Tā, puiši meitenes, nu redziet, kā mums ir, tā kā Bībele saka, pēdējās dienās iestāsies grūti laiki. Tagad tikko skatos ziņas, tad redziet, kā tas viss mums notiek. Ukraiņi iet Kurskā iekšā. Ukraiņi iet Kurskā, un ko viņi vēl tur dara, jā? Bet paspēju jau kaut kāds internets man te ziņu līnija kaut kāda tur blā parādīja jaunumus, kad dēļ tā visa uzreiz ir uzlekušas gāzes cenas tur Eiropā augšā. Un iespējams, ka tās gāzes cenas arī tur tagad nezinu, cik mākslīgi, nemākslīgi, kāds atkal ir pielicis savu roku, jo, kā mēs redzam, uz karu vienmēr kādi uzvārās, tomēr, ja tā paņem godīgi ieskatās, vai ne? Nu, uz kara fona ļoti daudzi uzvārās, kas to var, kas pie tā tiek klāt un kaut kā tā. Tāpēc šobrīd uzreiz atkal kas nāk prātā, cik daudz Latvijā nāk tur kaut kādas gāzes no Eiropām, es nezinu kas ko, bet ka tik nav tā, ka tulīt būs gāzes cenas augšā arī reko Latvijā, jo mol Ukraiņi ko tur. Eiropa paceļ, mēs esam Eiropa, mums arī, un līdz ar to tulītās atkal maizīte un deciņa, un vēl kaut kas tulīt cenas augšā, ja, un es skatos raksti, saka, iestāsies grūti laiki, un reāli grūti laiki, Dievs ar to ir domājis visās jomās, ka tev būs grūti nopelnīt. Tā jau mēs esam nolādēti Ādama un Ievas grēka dēļ, un Dievs pateica, tev būs sūri grūti pelnīt, un daži, un krūmi, un ērkšķi augs, ja. Lūk, un tā kā, jā, bet ejot cilvēcei uz savām beigām, uz finišu, kā mēs sakam, uz Kristus atnākšanu, ja, un pārējiem notikumiem, kas būs un sekos, ja, tad šīs ir tās nosauktās pēdējās dienas, kuras burtiski nevar ņemt arī ar vārdu tieši diena, ja, varbūt tie ir mēneši vai gadi, bet, laiku beigas un pēdējās dienas, un tā Bībele sauc. Un līdz ar to ir grūti un būs vēl grūtāk un tāds īsais ātrais komentārs, jo tulīt atkal paraus augšā ražotāji to un pateiks šito un citi vēl uz tā fona tur paņems un vienkārši uzspekulēs, ja, paraus kaut kādas cenas uz šitā foniņa un pateiks, ojojoj, gāzīte Eiropā, Ukraiņi vainīgi, nu rekā sanāca, bračku piedod, vai ne, nu kaut kā tā.